cilvēki nav gatavi, es domāju, ar katru paudzi arvien negatavāki saprast, kādi draudi un kādas metodas tiek izmantotas. Krievijas tā problēma milzīga ir tāda, ka viņi nespēja pasaulē īsti neko piedāvāt. Bet redz, kaut kādā ziņā tomēr tas vatisms ir universāls. Man liekas, tu tagad tā nobalansē pa naža asmeni, bet tu labi izskaidroji to savu pozīciju. Labrīt, labdien, labvakar, dāmas un kungi, draugi un ienaidnieki. Mēs, Māris Mičerevskis un Dāvis Stalts, esam izdomājuši ar jums parunāt. Mēs tāpēc izdomājām uztaisīt tādu video blogu, ko mēs nosaucām Baltā loža. Primāri tāpēc, ka galds ir balts, bet arī daudz citādu iemeslu. Un mēs pastāstīsim, kā tad ir patiesībā, vismaz to mūsējo versiju par to, kas notiek Rīgā, Latvijā, pasaulē, varbūt vēl kaut kur skatāties, klausaties, rakstat mums, ja kaut kas nepatīk, vai arī tad, ja kaut kas patīk. Un, aiziet! Latvijā un droši vien arī visur pasaulē par politiķiem valda tāds stereotips, ka politiķi ir ne tikai zaglīgi, bet arī apbrīnojami stulbi. Tāpēc, lai laustu šos stereotipus, mēs nolēmām izveidot arī tādu mazu sadaļu, kur arī paši kā politiķi varētu parādīt, ka tik traki jau nav un politiķi vismaz māk lasīt. Tāpēc sadarbībā ar mākslīgo intelektu mēs izveidojām tādas ziņas, kuras tad mēs mēģināsim nolasīt. Pie svarīgākajiem notikumiem gribētos minēt Glorijas Grevcovas krimināllietu par Krievijas slavināšanu. Manuprāt, šī ziņa ļoti saskana ar otru svarīgu notikumu. Ir sākts izdot uzaicinājumus Krievijas pilsoņiem pamest Latviju. Ir Latvijā kaut kāda cilvēku sadaļa, kura iespējams nav pat pārāk maza, kura ir tik aprobežota, ka saredz kaut ko simpātisku tādā valsts izstrādājumā kā Krievija. Iespējams, ka iespēja doties uz Krieviju ir jāpiedāvā ne tikai Krievijas pilsoņiem, bet jāatrod arī kāds legāls veids, kā Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem doties projām uz savu laimes zemi Krieviju. Turpinot par sabiedrības burbuļiem, interesanta arī ziņa par 3 pudeles brāļiem, kuri vienu nomaitājuši un uz nedēļu paturējuši uz balkona Āgenskalnā, pēc tam nometuši no balkona zemē, kur biedra līģis nogulējis vēl pāris dienas. Pēc tam tomēr sapratuši, ka vajadzētu kaut kā sakārtot šo jautājumu, abi pudeles brāļi noīrējuši nomas mašīnu un aizveduši mironi uz Doles salu, kur tas arī atrasts. Abiem biedriem draud krimināllieta ne tikai par slepkavību, bet arī līģa apgānīšanu. Lai neliktos, ka tikai Latvijā nozīmīga sabiedrības daļa liek uzdot jautājumu, kurā brīdī cilvēks kļūst par cilvēku, jāmin, ka arī citur pasaulē lietas neliecina par cilvēces saprātīgumu. Distancējoties no satraucošiem starptautiskajiem politiskajiem notikumiem, vakcinēšanās pret Covid nekaitīgumu pierādījis kāds Vācijas pilsonis, kurš pretēji ārstu ieteikumiem pret koronavīrusu novakcinējies 217 reizes. Pasaulē mazāk zināmie vācu zinātnieki pēc rūpīgas individa izmeklēšanas secinājuši, ka stipri vakcinētais pilsonis nekādas blaknes nav piedzīvojis. Iespējams, tas kungs, izvēloties no visiem dzīvniekiem tieši pērtiķu sugas pārstāvi, kuram piešķirt saprātu, dvēseli un iedzimto grēku, ir krietni nošāvis greizi. Protams, gribētos domāt, ka cilvēks spēj saņemties arī skaistām un saprātīgām lietām, taču notikumi pasaulē par to galīgi neliecina. No patīkamām ziņām jāmin pavasara iestāšanās un iespēja laimēt nodokļu loterijā, iesniedzot savu ienākumu deklarāciju. Tā ka tie, kas būs laimējuši, varēs no zemledus makšķerēšanas atkal pāriet uz vasarai raksturīgākiem makšķerēšanas veidiem, un tad jau drīz arī būs sēnes. Nobeigumā arī jāmin, ka ja nebūtu pāragri aizgājis aizsaulē, šodien savu 149. dzimšanas dienu svinētu slavenais franču komponists Maurice Ravels, plašāk zināms ar savu skaņdarbu Bolero. Visas pasaules uzmanība koncentrējusies uz 3 galveniem notikumiem. Karš Ukrainā, ASV prezidenta vēlēšanas un mākslīgā intelekta strauja ienākšana cilvēku sabiedrībā, uzsākot kopīgu ceļojumu nezināmajā. Noteikti ir vēl pārdesmit līdzīgi svara notikumi, kur tā vērti, lai par to runātu ar jums. Taču šoreiz sāksim tieši ar šiem 3. Karš Ukrainā prasa no mums visiem tikai vienu
uzmanības fokusu noturēšanu un individuālu un kolektīvu darbību īstenošanu, lai sekmētu Ukrainas uzvaru pār Krieviju. Krievija, ļaunuma impērija, nacistiskā vai rašistiskā Krievija. Ne dienas nepagurst, darot savas zvērības un liek mums saprast, ka rietumu civilizācija karājas mata galā no iespējamās sabrukšanas. ASV prezidenta vēlēšanas kļūst par pasaules līmeņa notikumu daudz vairāk nekā jebkad agrāk, jo tieši šajās vēlēšanās var izšķirties Ukrainas liktenis. Trumpa vai Baidena uzvara ir salīdzināma ar Putina vai Zeļenska uzvaru. Kāds no jums teiks, nav viss tik melns vai balts? Protams, ka nav. Taču vēl nekad vēsturē ASV kā pasaules ģeopolitiskais uzraugs un rietumu civilizācijas flagmanis nav bijis tik tuvu paškapitulācijas stāstam. Nekā savādāk nespēja vērtēt Trumpa izpratni par ASV dominants pasaules ģeopolitisko procesu kontekstā. Te atgriežamies pie mūsu Latvijas izaicinājumiem. Slavenā teātra, vēl slavenākais režisors Alvis Hermans aicina tautu apvienoties akcijā. Stiprināsim valsts robežu, kamēr nav par vēlu. Redzot ASV vēlēšanu iespējamo rezultātu, tik tiešām šie procesi jāvirz izmisīgā ātrumā. Režisors sauciens nav palicis nesadzirdēts, un visas Baltijas valstis uzsākuši nocietinājumu līnijas izbūvi uz mūsu austrumu robežām. Jautājums paliek atklāts, vai paspēsim, un vai tas būs beidzot lielisks aizsardzības elements, ar kuru varēsim lepoties. Priecīgas ziņas no Latgales. Daugavpils Kņass Elksniņš panikā. Mūsu Latgale tiek uzrakta un betonēta, kā nav kauna biedēt cilvēkus un gatavoties karam. Paldies, Elksniņkungs, tātad viss notiek pareizā virzienā. Par priecīgo aiz Rīgas dzīves. Pašvaldība gatavojas spilgtam vasaras kultūras dzīves notikumu karuselim. Iepriekšējo gadu drosmes un prieka vasaru aizstās Rīgas dzimšanas dienas svinības augusta mēnesī. Dzirdams, ka lielākie notikumi norisināsies 11. novembra Krastmalā, Uzvaras laukumā un Vecrīgā. Arī Vecrīgas parki uzziedēšot gan mākslā, gan zaļumā. Bet 17. augusts, saturaties, tas būs gan gards, gan pārsteigumiem bagāts. Atkal atgriežamies pie pārdomām par notikumiem mūsu dzimtenē. Nu pat atkāpusies sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle Sanita Uplēja Jēgermana. Iemesls – nespēja klusēt par arvien redzamākām un samilzušām sabiedrisko mēdīju redakcionālās politikas un profesionālās kvalitātes problēmām. Jeb citējot, sabiedrisko mēdīju darbības atbilstība profesionāliem un ētikas standartiem un atbildības sajūta sabiedrības priekšā. Šis gadījums kontekstā ar Ukrainas karavīru attēlošanu cūpveidīgo komiksā ir guvis arī ārvalstu rezonanci, tāpēc Latvijas prezidents tam pievērsa jo īpašu uzmanību. Atgādināsim, ka pavisam nesen Saeima lēmusi par vienotu sabiedriskā mēdīju izveidi. Process, kas ticis bremzēts gadiem, nu beidzot izskatās pietuvojies finišam. Jautājums tikai, vai ar šo procesu noslēgsies arī kvalitatīvas, profesionālas un daudz maz ētikas standartiem atbilstošas žurnālistikas ēras beigas. Gan jau mākslīgais intelekts pavisam drīz spēs palīdzēt nevien uzlabot ierēģu, politiķu darba caurspīdīgumu un kvalitāti, bet arī tikpat labi tiks iedarbināts sabiedrisko mēdīju pieskatīšanas jomā. Visās 3 valstīs svarīgajās cilvēku resursu vidēs ir akūti nepieciešams nodrošināties ar jauna tipa digitālu rīku, kas varētu tapt sadarbībā ar mākslīgo intelektu un saukties, piemēram, arogances antivīrus jeb arogances detektors. Šodienai viss, tiksimies jau drīzumā. Starp citu, ir tāda forša versija, man viņa ļoti patīk, ka it kā viena versija ir tāda, ka cilvēks pirms iemācījies runāt, esot iemācījies dziedāt. Tāpēc par šādu versiju izstrādāja, tāpēc, ka dažādi reģioni smadzenēs atbild par runāšanu un dažādi par dziedāšanu. Ir kaut kādi cilvēki, kas uztur smadzeņu traumu un viņi nevar vairāk parunāt, bet viņi var joprojām padziedāt. Kāpēc senie latvieši dainoja savā starpā? Droši vien tāpēc, ka viņi vispirms iemācījies dainot un tur iekodēja droši vien dzīves ziņu, ko atstāt tālāk. Labi. Mūsu kods ir droši vien apslēpts šajās papīra lapiņās, kuras mēs esam sagatavojuši viens otram. Jā. Un tur slēpjas dažādi vārdi, un mēs te vilksim ārā viens otra domas. Jā. Lūdzu, sāc. Tā, šeit ir rakstīts, gribēju lasīt makarons, bet nē, tas ir Emanuels Makrons, droši vien domāt. Ļoti labi. Es to gribēju tādu tēmu, bet tu esi tev laimējies. Es varu parunāt par Makronu. Jā.
Man viņš sākumā ļoti patika, pēc tam man viņš ļoti nepatika, un tagad man viņš gan izvēja atkal sāk patikt. Es domāju, tomēr franču licejā esmu mācījies, man tāpēc ar to Franciju tādas attiecības ir tādas, kā to sauc, love-hate, ja. Es domāju, ka tas, ko viņš pēdējā laikā runā, ļoti stingri nostāja pret Krieviju. Es domāju, ļoti pozitīvi, kā tev liekas. Bet nedomā, ka tas teātris? Varbūt, tad man viņš atkal nepatiks. Kā tu to uzzināsi? Kad es to uzzināšu? Es domāju, ka to mēs visi uzzināsim. Es no sākuma ļoti skeptiski par tiem viņa izteikumiem izturējos pret viņiem. Bet tagad skatoties, viņš ļoti stingri pateica, ka Krievija draud ar atomieročiem, ka tas nav normāli. Un, ja mēs atceramies, sākumā viņš ļoti mīlēja zvanīt Putinam bieži un daudz. Un, par Franciju jāsaprot, ka Francija ir tālu, Francija ir īpatnējas attiecības gan ar pasauli, gan arī ar Krieviju. Ja? Vienreiz viņa Maskavu ir nodedzinājuši, ka var atkārtot katru Krievi teica. Kā ir pareizi, francūži vai franči? Labs jautājums. Man liekas, tas arī mainās, kur tā kā bija ar sāli. Sāli saka, dzimumu mums maina visu laiku, tad ir sievieši, tagad laikam ir atkal sieviešu dzimta, bija vīrieši, es jaucu varbūt. Un tāpat ar frančiem un francūžiem, es domāju, ka dažādi droši vien. Es teikšu franču. Franču mīlestība pret Krieviem man nepatīk. Viņa vēsturiski tāda kaut kāda patika. Jā, viņiem ir, un Krieviem pret frančiem arī ir tāda mīlestība. Un mums jau arī ir, kur mums ir franču karbonādi, piemēram. Un Krieviem, man liekas, ir līdzīgi, kur Krieviem ir tas vārds atejai. Tā ir tā izpratne gan frančiem par Krieviem, gan Krieviem par frančiem. Tā izpratne veidojās apmēram tā kā Krieviem ir tāds vārds sarķir, ja, kas nozīmē atteju krieviski, bet franciski tas nozīmē iziet. Un es pieņemu, ka tas ir radies tādā veidā, kad tā franču valoda bija ļoti stilīga Krievijā, tad droši vien kāds teica, je voudrais sortir, kas nozīmētu, es vēlētos iziet, un tad kāds blakus prasīja, čo on tam сказал? Pasrādis sortir. Viss skaidrs, jā, kaut kā tā. Zini, kas man nepatīk? Es pavēroju, kā Emanuels Makrons sagaidīja Zeļenski kara sākumā, kad jau viņš bija izrunājies pa telefonu ar Putinu 30 reizes nesekmīgi un pazemojis Zeļenski tādā veidā diezgan ievērojami. Tad viņš viņu sagaidīja kā brāli un apķēra un nelaida vaļā, zini, to apskāvienu, ka tu apķēri un 2 minūtes turi viņu. Tas diezgan izskatījās tā, nepiedienīgi. Bet tagad, pat, kad Zeļenskis bija Francijā, tad pavērojot Makrona seju. Tur nav nekādas līdzcietības vai mīlestības vai īstenībā pat cieņas neizskatās, ka tur ir. Ir tāda tēva attieksme pret mazo huligānu dēlu, kurš ir jāvaldzina. Man drusku liekas, ka es atceros arī kara sākumā Makronam bija tāda fotosesija sataisīta, kur ļoti likās, ka viņš tā kā vēlās līdzināties Zeļenskim. Un es nedomāju, ka viņam ir tāda tēva dēla. Es domāju, ka viņam pat iespējams ir kaut kāds drusku mazvērtības komplekss Makronam attiecībā pret Zeļenski. Viņš arī gribētu, jo Zeļenskis ir kļuvis būtībā par pasaules valdnieku, ja, un to gribētu Makrons. Rekur te pat bija tāds joks vai ne joks, Krieviem ļoti patīk pareģojumi un esot Putinam teicis kaut kāds pareģis, ka Vladimirs valdīšot pasauli, viņš to domāja uz sevi attiecībā, bet tas, acīm redzot, būs Volodimirs, nevis Vladimirs. Un, par Emanuelu, es nezinu, viņam arī gribētos, ja, lai nomaina vārdu, ja.
Bet, var redzēt, ka viņam gribas, un, kā Francija vienmēr ir bijusi liela, Francija vienmēr ir bijusi uz pasaules skatuves, līdz 20. gadsimtam tā ir bijusi, top 3 valsts, kas viss ir noteikusi, un ik pa brīdim, tā kā Francija vēlētos tur atgriezties, un es domāju, ka Emanuēls droši vien, ka tāpēc uz to tā skatos. Jā, papildinot tev lika aizdomāties viņu vārdi par to, ka Eiropa nevar būt atkarīga no Amerikas vēlēšanu rezultātiem. Duālas sajūtas dzirdzot šos vārdus. Duālas tādā ziņā, ka tā Eiropas attālināšanās no Amerikas, protams, ir tikai Krievijas tāds galvenais mērķis. Bet tādā pašā laikā mēs dzirdam, ka Makrons ir noorganizējis kopā ar Čehiju artilērijas lādiņu piegādes Ukrainai diezgan ievērojamos apjomos, un beidzot tad, pēc pāris nedēļām sagaidām, ka Ukraina beidzot atšaudīsies. Bet ejam tālāk. Jā. Tagad tev man jādod. Tā nevar izvilkt. Nav šeit tā precīzīt, vai ne? Tā. Tas ir man. Tas tev? Jā. Jā. Latvijas valdība. Ļoti sarežģīts temats, jo mēs jau neesam pilnīgi apolitiski komentētāji. Līdz ar to visu laiku jādomā, kur runāt, vai ne? Jādomā, kā uzdirst. Okay. Īstenībā tagad lielākais izaicinājums ir jādomā, kā pasargāt, ne? Latvijas valdību? Jā. Savā ziņā jā. Jo, man, protams, droši vien tā kā lielākai daļai Latvijas iedzīvotāji ļoti nepatīk Latvijas valdība, bet tajā pašā laikā ir atsevišķas tās valdības kolonas, tā varbūt varētu viņas nosaukt. Tas ir gan vienīgais, uz ko, manuprāt, tā ēka turās kopā. Jo, ja mēs skatāmies kaut kādas alternatīvas, ko mums tur piedāvā Rosļikovs vai Ainārs, ar šito Vili Krištopanu, tas ir šausmas. Tas ir, protams, ļoti ar Krieviju saistīts pret Latvijas valstiskumu, vai arī ļoti, tāds tā kā Rotterdamas Erasmus teikt, muļķības slavinājums, kaut ko izdalīt kā nav, vai nezinu, tagad pēdējā laikā neesmu dzirdējis, bet kādreiz bija raksturīgi tur aicinājumi naudu drukāt un vēl kaut kādus brīnumus, un tāpēc, man liekas, ka tā Latvijas valdība, lai kāda viņa arī nebūtu, bet labi, ka viņa ir. Man atkal šķiet, ka Evika Siliņa kaut kā stipri labāk darbojas nekā viņas priekšgājēji pēdējie. Tādā ziņā, ka šis laiks, man liekas, vēl sarežģītāks par Covid laiku īstenībā ar tiem visiem ģeopolitiskiem izaicinājumiem. Un, jebkurš nepareizs solis var maksāt Latvijai neatkarību. Mēs jau nezinām, kas notiks pēc pāris gadiem. Un tāda viņa izskatās noskaņota tāda tīri kareivīga. Bet es negribu būt viņas advokāts, jo tas izskatīsies banāli no manas puses. Taču skatoties, kādi spēki sagrupējas, lai taranētu šo valdību, automātiski gribas viņu kaut kādā veidā pasargāt. Protams, man bijušie kolēģi no jaunās konservatīvās partijas noteikti teiktu, Dāvi nelien kaut kur. Es domāju, mani kolēģi no Latvijas attīstībā arī tāpat teikt. Bet, tā parasti, lai viņiem veicās. Jā, bet tā parasti visi saka, kuri paši nav, mēs gan arī neesam valdībā pagaidām. Nē, un es domāju, vecīt, ja mēs būtu ar tevi valdībā, kā mūs nolietu ar samazgām. Bet kā mēs visu uztaisītu labāk, ne? Bet, jā, kopumā... Civilo aizsardzību mēs tošos taisīt. Jā, bet, kopumā es domāju, ka par premjerministriem parasti, tā kā par cilvēku droši vien vislabāk var izteikties pēc cilvēka nāves, visobjektīvāk. Tā par premjerministru, es domāju, var izteikties, tā, kad viņš vairāk nav premjerministrs. Vienu gan es pateikšu. Bet līdz šim man patīk. Baigi jokaini bija tā melnā kampaņa. Tik tīzlis vēl nebija redzējis, kur par to porno saiti viņai pārmet piedalīšanos. Pilnīgi cita cilvēka, kas bija no Krievijas kaut ko labāk gaidījis. Man par to porno arī likās ļoti jocīgi, jo tas parasti mūsu PR-isti visi lasa,
ko ir darījuši Amerikā pirms 10 gadiem, un tad paiet 10 gadi, un tad to kā jaunumu ievieš Latvijā. Ja. Šeit tas likās kaut kas tāds, kas nav Amerikā. Amerikā tas, nezinu, pirms 30 gadiem varbūt. Tas kaut kas tāds pārāk vecmodīgs un tizls, un pie tam samākslots. Jā, man arī tas bišķi pārsteidzas šī tieši kampaņa. Bet varbūt, ka te bija kaut kāda Krievijas know-how pieslēgts, nevis Amerikas, varbūt tāpēc tas tik tizli izskatījās. Es skatos, Krievijai vairāk, kas ir tādas acīm redzamas neveiklības, jo viņi acīm redzami nesaprot ne pasauli, ne Latviju. Piemēram, par to pašu Hamas, Palestīnas atbalstu. Ja viņi, kā tīri statistiski droši vien paskatījās, jā, Latvijā droši vien arī antisemītisms ir salīdzinoši kaut kādā sabiedrības daļā sastopams. Droši vien domāju, jā, šitad notiek, tad forši visi atbalstīs Palestīnu. Eiropā arī droši vien, ka ļoti labi, bet, kā mēs redzam, Palestīnu atbalsta tikai kaut kāda margināla kreisā daļa, un, piemēram, to labējo nav iespējams pārvilkt, ko droši vien, ka nevarēja paredzēt no tajā pusē. Jo Krievijām, piemēram, tā nav problēma. Un Krievijā kur tur brauc Hamas, visi forši, un ir atraduši kaut kādu kopīgu. Vispār es baigi priecājos, ka Krievija nostājās Palestīnas pusē un sponsorē un atbalsta visu to anti-Izraēlas kampaņu, jo tas tikai un vienīgi stiprina mūsu un Izraēlas attiecības. Protams. Es domāju, ka tagad ir tik... es vispār neatceros, kad vēl pasaules vēsturē ir bijis tik viennozīmīgs tas pušu sadalījums. Pat otrajā pasaules karā, ja, tur, piemēram, labajā pusē ir Padomju Savienība ar Staļinu, ja, ko ļoti nosacīti var saukt par labo pusi, un sliktajā pusē tur, piemēram, ir Somija. Ja, līdz ar to tur droši vien, ka var teikt, viss nav tik viennozīmīgi. Japāna. Labi, Japāna toreiz ļoti... Nebija baigi labi. Nebija baigi maigi izsakoties. Bet šobrīd, šodien, tas... tajā pusē nav vispār nekā laba. Jā, par mūsu pusi varbūt arī varētu runāt, ka tur varbūt par kaut kādus jautājumus var uzdot, bet tā puse, tas ir absolūts ļaunums. Es nesaprotu, kāpēc pāvests vēl nav krustakaru izsludinājis, varbūt tāpēc, ka nav ar kristietību tieši saistīts, bet tā ir, manuprāt, absolūta cīņa pret absolūtu ļaunumu. Mičerēs kungs vēl, kad nākamo, kas būs jums jāsāk. Labi. Vate. Tas ir man? Tas ir tev. Kaut kā daudz mēs par to... Elksniņu? Jā. Jā, vate. Labi, vate mums tiešām ir daudz, un elksniņš ir daudz, un viņš nav viens jautājums, kāpēc viņi ir? Jautājums patiesībā, ko nesen man uzdeva viens cilvēks, un es uz sekundes simtai samulsu. Kāpēc vate? Tas ir tā vates jakas, man liekas. Tās, ko viņa armijā bija, ja? Jā. Vispār arī laikam pārvietojās pēc kara, viņi visi ir vatas jakām, vai ne? Jo nebija citas īsti drēbes. Vatainie, vatņiki. Bet kāpēc cilvēki izvēlās būt par vati? Pirmkārt, droši vien jāsaka, tautība tur nav nekāda. Tā ir tāda atsevišķa šķira, vai ne? Jā, es zinu arī latviešu vati. Tas nav tā, ka tas būtu ekskluzīvi. Vate ir tomēr, kur es vienmēr gribu apgalvot, ka Krievijas tā problēma milzīga ir tāda, ka viņi nespēja pasaulē īsti neko piedāvāt. Bet redz, kaut kādā ziņā tomēr tas vatisms ir universāls, jo par vati var kļūt dažādu tautību pārstāvi. Bet tas ir kaut kāds tāds, jo stūbāk, jo labāk, jo sliktāk, jo labāk, tad brutāls tas, tāds brutālisms, es nezinu, iekšā no kurienes tas ir tā pievilcība uz to radusies. Varbūt no izsūtīšanām. Varbūt mums tas genofons pašķēdīts ir tautai. Viņiem, jā, valsts. Ja, varbūt. Jā, starp citu, tā ir laba versija, es domāju, jo, ja tu esi tā kā normāli labs, tad tu agri vai vēl vari aizbraukt uz Sibīriju, vai arī tapt nošauts kaut kādā 37. gadā. Un tad, ja tu esi pilnīgi debils, tad tev īsti neko nevar izdarīt.
ko tev vēl var izdarīt, tev tāpat nekā nav. Nu, Vata tiešām nesūtījusi Sibīru. Jā. Vata arī nemūk uz trimdi, jo zināja, ka būs labi tāpat. Bet kā nu nākas, ka mums tas tautas veselais saprāts vēl ir palicis? Kaut kāds kods sens, man liekas, tur ir iekšā. Varbūt arī drusku veiksmes, jo par to veiksmi man liekas, man pašam patīk tāda viena versija, ka, kā Pēters Pirmais, arī tas, ko Putins mīl piesaukt un tā, un Putins jau ir visu iznīcinājis, ko Pēters Pirmais darīja, bet Pēters Pirmais bija aizbraucis uz Eiropu, viņam patika. Viņš pirmais, laikam, saprata vatas problēmu Krievijā, viņš saprata, ka tā nevar un vajag taisīt Eiropu. Viņš saprot, ka no tās vatas Eiropu nevar uztaisīt, vajag normālu galvaspilsētu. Maskava ir vata, tāpat kā mūsdienās vajag Eiropas galvaspilsētu, kur tad droši vien dzīvos vācieši pārsvarā un tā. Un izskatās, ka viņš bija noskatījis Rīgu kā Eiropas galvaspilsētu, bet Ziemeļkarš ievilkās un viņš pirmo bija dabūjis kaut kādu purvu pie Ņevas upes un uztaisīja tur Pēterburgu. Ja viņš būtu ātrāk dabūjis Rīgu, tad iespējams šeit būtu Pēterburga, nevis Rīga, un būtu 5 miljonu pilsēta, tāpat kā Pēterburga. Un mērs Elksniņš. Mērs, viņam ir gubernators Elksniņš. Jā. Gubernators. Jā, un tad, tā kā varēja arī nepaveikties. Jā. Jo rekur tādus ingriešus neviens jau baigi nezina. Mūsdienās, kas tur dzīvoja pie Ņevas upes. Bet Vata ir jāaudzina, viņi tikai saprot spēku. Jā. Tas vienīgais secinājums. Jā. Tā. Tas būs man? Jā, TikTok. TikTok. Es zinu, ka Indijā ir tāds braucamais tuk-tuk. Bet TikTok ir interesants kanāls, sociālais tīkls. Sociālā tīkla kanāls, kuru lieto ļoti daudz dažādi ļaudis, kuru mums vēl nesen Latvijas valsts rekomendēja nelietot, vai ne? Bet interesanti, ka tie paši, kas rekomendē, tie paši lietoja. Jā. Tā kā tagad visi tiek uzcītīgie un likumam paklausīgie ir aizvākušies no TikTok un ir samazinājusies konkurence politiķu vidē, kas, teiksim, lieto šo kanālu un ir ar augstāku potenciālu ievēlēties nākamajās vēlēšanās. Tas par politiķiem. Bet apbrīnojami, es starp citu saprotot šo lietu, es aizgāju atpakaļ uz TikTok. Un tur daudz labu video, mēs arī izmantosim raidījumā tos video, lai viņi skatītos un komentētu. Bet pēc tam es sapratu vienu lietu par to TikTok, ka īstenībā tur arī ļoti daudz normāli cilvēki. Jo viņi kaut kādā veidā šo platformu izmanto dažādu ekonomisku, biznesa, sociālu interešu dēļ un ne jau politisku. Un tur ir iespējams viņus ļoti viegli sataustīt. Bet, TikToks ir pilns ar riskiem un pilns ar vati. Pilns ar vati, ko ļoti viegli identificēt un noziņot. Jā, es redzēju, tas arī bija TikToks, kur tas no Ukraiņa, laikam, spēcdienestiem, kurš runājās ar to vati. Jā, baigi foršais Ukraiņas pēcdienas džeks uztaisījis savu, nevis podcastu, bet online čatu. Un čato tur ar visādiem Latvijas vatiniekiem no dažādām pilsētām un saka, tēlo Krievu vati un ka tūlim bruks iekšā no Krievijas un atbrīvos te visu. Un šie tur saka, jā, mēs tur tādā pilsētā, bezmaz tādā ielā dzīvojam, vārdā tāds, un mēs jūs gaidām, brauciet ātrāk un gandrīz vai ir mieru uzreiz iet augšu ārā un zīmēt šos mērķus, uz kuru māju vajag raķetes šaut. Es ļoti ceru, ka mūsu dienesti šos video jau ir atskatījušies un jau tur krimināllietas ir ierosināts. Bet tev vadot domē to drošības komiteju, kāds tev vispār tas priekšstats, kā mūsu dienesti tiek ar šitiem visiem provokatoriem? Viņš nenormāli daudz ir. Viņi ļoti daudz. Es domāju, ka mūsu dienesti diezgan labi viņus apzina. Ne visi no viņiem obligāti dabūs sodu. Kāpēc? Tāpēc, ka dažiem varbūt palūdz
palīdzēt kaut kādos jautājumos vai mainīt domas. Es pat esmu novērojis dažus, kuri ir mainījuši domas. Labi, nesauksim vārdos. Vārdos nesauksim. Drošības dienesti ir arī tāda lieta, kas atšķirībā varbūt no citām pat ar drošību saistītām iestādēm. Viņi nevar likt tur preses relīzi noķērām, tur Krievu kaut kādu spiegu vai ietekmes aģentu. Tas notiek klusi. Dažreiz gribētos, lai kaut kas ir skaļāk, jo citādi ir tāda sajūta, ka tas... Ka nekas nenotiek. Ka nekas nenotiek, bet notiek. Es gribētu, lai ir vairāk, bet noteikti nav tā, ka tas netiek pamanīts. Man atkal baigi patīk, ka tu vadi Rīgas domē un drošības komiteju, ka mēs kopā varam cīnīties pret visām šīm situācijām un aktivizēt viņas, neļaut viņām tā kā nogrimt aizmirstībā. Jo esmu pamanījis, ka arī dienestiem ir svarīgi, ka tiek uzkurināts, bet uzturēts šī ziņa dzīves gan sociālās tīklos, gan sabiedriskos mēdījos. Jo tad viņiem kaut kā vieglāk viņi risināt. Nē, protams, tad... ir kaut kādi veidi, kā var izprovocēt. Bija tāda Krievu gan anekdote par padomu laikiem, ka gatavojās braucienam uz ārzemēm, un viens no tiem braucējiem uzdod jautājumu, kurš no jums ir čekists? Tur kā nav, mums ir tikai vadītājs. Labi, tad man ir cits jautājums. Tas cilvēks saka, kā angliski pateikt, es lūdzu politisko patvērumu, tur aizmugurē uzreiz pieceļās, es esmu tur biedrs Sidorovs, lūdzu, gribētu ar jums varbūt, tur viss skaidrs. Ir kaut kādi tie atsākas vārdi, ar kuriem tu vari izprovocēt, un tev paliek skaidrāks, kurā pusē kurš ir. Jo dažreiz viņi ir tādi klusi, un tu tā neredzi, un ir kaut kādas reizes, kaut kas notiek, un tev tā, ok, nav vairāk jautājumu. Tā kā viss skaidrs. Tur nav, jo ir kaut kādi arī citi gadījumi, ka tu tā kā domā, vai cilvēks ir stulbs, vai viņš kaut ko tur nesaprot, vai vēl, un tad arī ir kaut kāds atsevišķs epizodes, un tu skaties, viņš varbūt pat nav stulbs, bet kaut kāds cits iemesls. Zini, ko es tikko aizdomājos? Vai jaunieši vispār saprot, ko mēs ar tevi tagad runājam? Es domāju, viņi saprot TikToku. Labāk nekā mēs, droši vien. Tas gan. Bet vai viņi saprot šo, ko tu tikko stāstīji? Es domāju, par čekistiem noteikti īpaši nē. Un tas kaut kādā ziņā arī ļoti labi. Tas ir, kur mēs no TikToka nonācām līdz kaut kādai kultūra telpai. Man liekas, ka ir ļoti labi, ka mēs esam sasnieguši to brīdi, kad jaunākie cilvēki varēs nezināt, kas ir tur, piemēram, Filips Kirkorovs, kas ir briljanta roka. Tas ļoti labi, jo tas veido kaut kādu arī, tas mūs noliek tajā Krievijas telpā iekšā, visa šī tā saucamā kultūra, jo mēs visu laiku bijām Krievijas kultūra telpā. Kāpēc mēs nevaram būt Zviedrijas vai Polijas? Polija drīz ekonomikas izmēru ziņā būs tā kā Vācija. Nē, tu jau kā vēsturnieks, tu zini, ka mēs esam gan Zviedrijas, gan Polijas arī bijuši vien brīdi. Esam, bet vajag atgriezties tajā. Kurā? Zviedrijas vai Polija? Abās. Un arī ar savu kaut kādu. Un to atkal, izskatās, ka uz to pusi, uz to Maskavas pusi, tur, man liekas, kaut kādā ziņā tā vēsture un kultūra ir tā kā tāda upe, kur tek ūdens, un tur mums bija uzcelts dambis, un viņa nav. Un tagad tikai tiek taisīta irigācija uz Eiropu mums. Savukārt no tās Maskavas tur tāda šmuce ir tecējusi, ka mums tagad tieši tur ir jātaisa priekšā, un turpina tecēt. Mums jātaisa tas dambis, lai mēs nezinātu, kas ir Filips Kirkorovs vai viss šitā miskasta, kas viņam tur nāk. Jo no tā nāk tikai nelaime, tepat nav problēma ar kaut kādu Kirkorovu, te ir problēma ar to, ka tur ir tik daudz sliktas lietas, kas nāk no Krievijas, ka pat tās dažas labās, kas nāk, varbūt viņas pavāk līdzi arī to visu slikto. Es kā no cita aspekta, pilnībā tev piekrītu, bet no cita aspekta raugoties, man šķiet tomēr
riskanti, ja jaunieši nesaprot, par ko mēs runājam, par tiem drošības jautājumiem, raugoties arī uz to, kāda ir tā čekistiskā pieredze, kādas ir metodas, kā Krievija strādā. Tas viss ir tik ļoti rafinēti, viņi ir tā kā Krievijas spēcdienests ir viena no labākajiem top spēcdienestiem pasaulē jau gadsimtiem, un mūsējie cilvēki nav gatavi, es domāju, katru paudzi arvien negatavāki saprast, kādi draudi un kādas metodas tiek izmantotas, jo arī tā informācija, kas ir par Krievijas maigo varu, par ko mēs tad bieži uztraucamies un kur mēs apkarojam faktiski, es jūtu, ka ar tiem jauniešiem, un nu jau pat vairs ne jauniešiem, bet tādiem 34 gadniekiem, 40 gadniekiem kopā esot savos burbuļos, mākslinieki, vēsturnieki, vēl dažādi ļaudis, forši cilvēki, bet viņi nesaprot šos ģeopolitiskos riskus, viņi kaut kā naivi skatās uz tām lietām. Viņiem liekas, ka tie ir nacionālisti jautājumi, mēs uztraucamies, jo mums nepatīk Krievi, vēl kaut kas. Viņi reāli nesaprot, ko nozīmē maigās varas ietekme un ko nozīmē ruskī mīra un kāpēc Putins vispār to programmu ir palaidis, kāpēc viņam ir tik svarīgi iečurāt savu kultūru telpu visapkārt šeit, Austrum Eiropā, ja būtībā jau tādā veidā grib atjaunot impēriju. Viņi to nesaprot, tas viss ir svešvārdi. Viņi, protams, to nesaprot, bet es domāju, ka tur arī no mūsu puses līdz šim gandrīz nebija iespēja kaut ko darīt. Bet tas, kāpēc? Tieši tāpēc, ka bija kaut kā jaunieši nesekoja līdz tam, kas notiek Krievijā. Tā nav pirmā reize, arī pirmskara Latvijā nesekoja pārāk līdz tam, kas notiek Krievijā, tāpēc arī ļāvās tikt izvesti uz Sibīriju vai nogalināt, jo cerēja, ka, es taču neko neesmu darījis, kāpēc man ir jāizved. Bet es domāju, ka tas, kas šobrīd ļauj mums no tā izvairīties un ļauj nostāties pret šo Krievu varu, ir tas, cik stulba ir šajā brīdī tā Krievijas vara. Jo ik pa brīdim tu skaties, ja kaut kādu brīdi klusums iestājās kaut kādu, nav tik skaļi to ziņu, ja atkal jau tur runā, jau tur negrib tur kaut kādu Puškinu nojaukt, ja tur, atkal par kultūru runā, nejauksim sportu un politiku vai tur vēl kaut kādus... Nepārdēvēsim ielas, jo taču ielas jāsalabos. Jā, tur vēl kaut kas... Un tad Krievi atkal paņem uzspridzina kaut kādu bērnu dārzu vai nošauja kaut kādus gūstekņus, ja vēl. Un viņi atgādina visu laiku par to sevi. Arī tas, ko viņi šeit dara, tad viņi paņem iemet okupācijas muzejā Molotovu kokteili. Un skatoties uz to, ko Krievija dara, viņi to darīs vēl un vēl vairāk, un beigās viņi no šejienes tā viņu kultūra telpa tiks, tas būs kaut kas tik spitālīgs, ka es domāju, ka mēs nonāksim līdz tam, ka būs kauns runāt krievu valodā uz ielu. Jo ilgāk tas notiek, jo vairāk tas kļūst līdzīgi tā kā ar nacistisko Vāciju. Es domāju, ka tas arī nenotika vienā dienā. Nebija tā, ka tu kara sākumā droši vien, tā kā karš bija tikai Polijā, droši vien, ka tu vēl Parīzē varēji Vāgneru klausīties un nebija nekāda problēma. Un kara beigās, es domāju, ka uz tevi skatītos, ka tas kuku. Un es domāju, ka šeit būs ļoti līdzīgi, ka tas, ko viņi dara, un tā ir tā, mēs to nebūtu varējuši izdarīt. Viņi vienkārši ar to savu milzīgo aprobežoto ļaunumu, viņi, īstenībā Krieviem visvairāk vajadzētu satraukties par to Krievijas valsti, jo viņi būtībā iznīcina Krievijas kultūru un kaut kādā ziņā arī pat tautu, var teikt. Baigi ievilkām iekšā tādā garajā. Bet pēdējo. Eirovīzija. Jāatzīst, ka pēdējos 10 gadus esmu apzināti atteicies no televizora mājās, bet neko baigi daudz tas nav mainījis, jo to visu var nostīties mobilajā telefonā, par ko man otrā pusīt nav sevišķi sajosmināti. Bet kaut kā
mūkot prom no Eirovīzija tev vienmēr panāk. Jā. Tāds ir mans secinājums. Un tagad mūsu drons, es atvainojos, Dons ir aizlidojis uz Eirovīziju. Tā es saprotu. Vai lidos vēl? Vai lidos vēl. Klausoties, ka Zigmārs Liepiņš saka, ka latviešu tauta ir izdarījis savu strateģisko gājienu, kuras tā arī neesmu sapratis, kas tieši tas strateģisks ir. Vērosim, vai viņš būs pēdējā, vai pirmspēdējā, vai pirmspēdējā vietā. Es esmu ļoti skeptiski noskaņots personīgi. Bet tu dzirdēji to dziesmu? Jā, es noklausījos, jo es sapratu, ka man būs par šo tēmu kaut kad jārunā. Tu nedzirdēji? Es dzirdēju, es atšķirībā no tevis esmu tieši, es televizoru neskatījos arī gadus 15, bet tieši tagad gadus 2 gadus skatos, šo to neko daudz tur veiksmē, intuīcija, prāts un šito gudrs un vēl gudrāks. Un Eirovīziju noskatījos pirmo reizi dzīvē. Pagājušo gadu un to atlases, kā viņu sauc Supernova, kurš man uz mjūti ir uzlikts Twitterī. Pirmo reizi noskatījos arī to. Un man atkal diezgan labi patika, gan Dons, gan Eirovīzija kopumā. Ko nozīmē Eirovīzija? Tā kā Latvijas tā Eirovīzijas daļa vai? Nē, Eirovīzija kā konkurss. Es jau nezināju, es nebiju redzējis. Es zināju, ka ABBA ir vinnējusi kaut kad pirms 100 gadiem, bet tā es neko par to nezināju. Man liekas, foršs tāds koncepts var redzēt no dažādām valstīm. Varbūt man pat gribētos, lai vairāk dzied tajās valodās, no kurienes tā grupa nāk. No Latvijas drusku, es pagājušo gadu, es neatceros, kas tur no mums bija, bet kaut kas tāds. Man jau pašam liekas, ka es esmu beigies Eirovīzijas eksperts, jo es tikai vienreiz esmu redzējis. Jā. Man liekas, ka mēs nepareizi sūtam uz to Eirovīziju, ka mums ir kaut kāda cita ekspektācija, ko Eiropai vajadzētu saprast, bet es domāju, ka tur varbūt nesapratīs. Nezinu, kas ir. Tu esi nevis Eirovīzijas eksperts, bet tu piedzīvo tā Eirovīzija, kā mēs visi viņu piedzīvojam, ka mēs pirmo reizi viņu noskatījāmies, cik tur 20 gadus atpakaļ. jā, tieši tā, es to tagad piedzīvoju. Tur uzvarēja Marina Naumo. Es to zinu tagad. Es tad citu izgāju cauri visiem Eirovīziju uzvarētājiem, kopš viņi tur ir YouTube'ā visi salikti. Tur diezgan interesanti. Labi, tad tu Donam dod, tu viņam ceri, ka viņš sasniegs augstus rezultātus. Es domāju, ka viņam nebūs baigi sliktie rezultāti. Jo balss viņiem ir vienkārši ideāli. Varbūt, ka es tur citu redzēju Instagramā, viņi tur bija kaut ko jokojušies ar vienu, nezinu, influenceri vai Instagram personu par to priekšnesumu. Un tieši paši bija smējušies par to, ka tas Eirovīzijas priekšnesums, kas Donam ir, ka tas tā kā pārāk garlaicīgs. Un, jā, varbūt, ka vajag izdomāt kaut kādu interesantāku, un tad jau viss būs labi. Dziesma jau tiešām nebija slikta, un balss jau viņam ir ideāla būt. Man tā kā mūzika ir vērienīga daļa no manas dzīves. Man neatbildēts vienmēr paliek saistībā ar Eirovīziju jautājums. Un ne tikai ar Eirovīziju, bet vispār mūsu mūziku un tās iešana ārpus robežām. Kāpēc mēs pie vēla nevaram izdomāt normālus hītus, tādus grandiozus superhītus? Un man nav kas atbild. Es daudziem esmu par to runājis. Es neticu, ka mēs esam netalantīgi, es neticu, ka mēs to nevaram, bet mēs viņus neradām. Mēs vienkārši viņus neradām. Un tā atbild, ko man daudz ir teikuši, mēs esam maza nācija, mums nav tādas iespējas producēšanā izsisties un vēl kaut kas. Kaut kā es tam nenoticu līdz galam, jo tas hīts, viņš ir kaut kādā mērā saistīts ar spēju viņu radīt. Nevis vienkāršu laimes spēli, ko producenti izcels vai neizcels. Jā, es zinu, ir daudz tur Dženifers Lopes un vēl kaut kādi gabali, kas visi ir tādi vienādi un nekas īpašs. Un katrs otrais latvietis iespējams varētu kaut kādu tādu uzražot un nekur viņš netiktu tālāk. Bet tādi reāli hīti, kurus man starp citu bērnībā bija hobijs, klausīties, ko muzonu prognozēt, vai tas būs hīts vai nebūs. Diezgan tuvu vienmēr trāpīja, pēc tam viņi tiešām aizgāja vienalga dažādos tajos žanros. Bet Latvijā tas, un es domāju arī vispār kopumā Baltijas valstīs, tas ir tāds deficīts, jo mēs taču varētu instrumentu
ar savu potenciāli mierīgi varētu uzbliest kaut kādu superhītu īstenībā un uzvarēt to Eirovīziju? Varētu, bet man ir tāda sajūta, ka mums ir tāda viena nelaime ne tikai mūzikā, bet iespējams daudzās kultūras izpausmēs, ka mēs ļoti, tas citu arī pat uz politiķiem, tā kā viņi aizbrauc uz Eiropu, vienmēr skatās, vai viņi labi angliski māk. Un tad mums tai mūzikai arī skatās, vai viņi ir tā kā Eiropā vai Amerikā ir pieņemts tāda tipa mūzika. Bet kur pieņemsim ar to angļu valodu, lai cik labi tu nemēcētu angļu valodu, viņā runās sliktāk nekā anglis, ja viņš nāk no valodas bagātas ģimenes. Vai ja tu spēlēsi amerikāņu vai angļu mūziku, tad tev būs jāsacenšās tur ar Bono vai Beatliem, vai baigi grūti vinnēt, pārsist viņus. Ja. Bet ir jau pašiem kaut kādas lietas, kuras tu kuras ļoti, ļoti varētu būt, ja viņas mācētu pārnot ļoti interesants pasaulē. Tas pats arī par to, kur politiķiem smējās, ka tur angliski nemāk aizbraukuši. Man tas, ka viņi nemāk angliski, tā ir mazākā problēma. Problēma ir tā, ka viņiem nav ko teikt. Arī latviski. Kur, piemēram, ekonomists Nuriels Rubīnī, viņš sliktāk par slakteru runā angliski. Viņam BBC, tā kā bija iepriekšējā krīze, klausījās visi sajūsmā un mēģināja saprast, ko viņš saka. Ja tev ir ko teikt, tad nav svarīgi. Ja? Un tas pats arī par to mūziku. Ja tu dziedāsi I love you, my beautiful, tad tur jau Doors ir priekšā. Ja? Bet ja tu tur uztaisīsi rekā, piemēram, Balkāniem mūzikā ir izdevies ieiet ar ko? Tieši tāpēc, ka tie Balkāni, viņi kaut kādu to savu zīmolu ir uztaisījuši. Varbūt mums arī jātaisa savus zīmols, nevis jāmēģina sacensties ar Jimu Morrisonu. Nezinu, nav tik viennozīmīgi atbildi. Es domāju, ka Katrīna Gupalo ar savu Kitty songu, kas viņš tur kā īsti saucās kaķīšu dziesmu, būtu augstāka nekā Dons Tikus. Bet tur varbūt, tāda īpaša orināla neko arī nemanīja. Bet ejam tālāk. Zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero ¿me podés definir zurdo de mierda? Que no Todos los que, digamos, los colectivistas, los que ponen, digamos, o sea, esa idea... A ver, ¿Por qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. O sea, vos mezclás... no, pero es que si pensás si pensás distinto te van a aniquilar. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo tomas para destrozarte. Es decir, vos no podés negociar con el zurdo. No se negocia. No se negocia con esa mierda, no se negocia porque te van a llevar puesto. Kā tev patīk jaunais Argentīnas prezidents? Tas ir Argentīnas prezidents, tas ir vienkārši kaut kāds fenomens mūsdienu. Īstenībā tas ir kaut kas starp intelektu un Trumpu, kaut kas pa vidu. Es tieši gribēju teikt, ka man patīk pašam ļoti, ka pirmo reizi ir cilvēks, kurš runā šādā veidā, bet nerunā sūdu. Jo, piemēram, Latvijā arī tie, kas ir bijuši, kas ir mēģinājuši taisīt šo, Trumpam, protams, daudz pavēlkās, bet mums visu laiku ir kaut kāda. Bet vienmēr ir bijis tas, ka kaut kā bonusā nāk visas tās debilās idejas, vienmēr paņem kaut kādu stulbumu, piemēram, antivakserisms vai antisemītisms vai kaut kādas glupības pilnīgākās. Un šeit ir pirmo reizi, kas ir ļoti nepopulāri, viņš ir, piemēram, pret kreisajiem. Kreisums jau ir ļoti populārs. Viņš tieši tā uzvarēja vēlēšanas. Jā, un tieši tā, ka viņš ir pirmais, kurš šādā veidā runā un kurš ir tieši pret lielāko daļu, kur viņš arī ir par Izraēlu, ja, kas ir netipiski. Parasti jau tieši visvieglāk, es nezinu, vai visvieglāk, bet šitie populisti parasti tieši ir mēģina kaut kādu antisemītismu izvilkt, ja tur, nezinu, tur valda pasauli Izraēlī, tur vēl kaut kādas muļķības. Un šis tieši pretējo to, tas man... Bet nevar īsti saprast, cik daudz viņš tēlo, cik daudz viņš ir patiess, jo es domāju, tēlo tādā ziņā, ka viņš jau baigi gudrais vecīts īstenībā. Viņš vienkārši runā tādā valodā, lai viņu ievēlētu. Zini par to tēlošanu, man patīk, es sekoju Instagramā Jimam Kerijam, man ļoti patīk, ka viņš runāja par depresiju. Viņš teica, ka depresija ir tad, kad tavs ego piekūst tēlot to lomu, kur tu esi izvēlējies. Kaut kādā ziņā jau mēs visi tēlojam. Kā oriģināli mēs esam mērķiķis
mērkaķi paveikts homo sapiens, ja, mērkaķi suga. Mūsu galvenās domas ir ēst. Tautīcības brāļi tā nepiekrist, vai ne? Kuri? Katoļi. Nezinu, īstenībā varbūt arī piekristu. Tur jau ļoti interesanti, to homo sapiens 300,000 gadus pastāv, ja? Bet abstraktā domāšana, droši vien tas, ko varētu saukt par to atšķiršanu labo no ļaunā, ja? Tas parādās tikai kaut kādi pēdējie 60-70,000, kad māksla parādās arī vēlāk, ja tur mani ticības brāļi katoļi droši vien, ka varētu teikt, ka tajā brīdī tas Dievs tajā mērķi ir radījis to cilvēku. Mūsdienās jau pārāk liela daļa no kristiešiem tiešā veidā varbūt netulko to Bībeli. Bet aizejot atpakaļ pie Argentīnas. Jā, bet aizejot atpakaļ pie Argentīnas, es domāju, ka visi mēs tēlojam kaut ko, kaut kādos brīžos. Jautājums, cik patiesi. Izskatās, ka viņš tēlo ļoti patiesi. Tas, laikam, ir laba aktiera noslēpums, vai tu pats notici tam, ko tu tēlo. Ja tu pats notici, tad arī cilvēkiem patīk. Zin kā, politiķiem ļoti daudziem, ja, kad tu skaties kaut kādas debatas notiek, un tur ir tādi, kas ļoti labi runā, bet tu skaties, un tu skaties, kā latviski bija tas vārds, dirš. Ja. Viņš jau arī teica, ka kreisie dirš. Jā, šitais skaties, man liekas, ka viņš pats sev tic tam, ko viņš runā. Varbūt. Vienkārši tā filozofija manai galvā ir diezgan grūti uztveram. Tā tiešā valoda un tas varbūt trumpisms, kas tagad nāk pa visām vīlēm visur ārā. Un jo banālāk tu runā, jo skaidrāk tā valoda ir. Un tad tas teksts, es viņam visur piekrītu, ko viņš saka, principā. Bet tā forma, kā viņš to pasaka, man kaut kā arī kopš mūsu Gobzem laikiem, kas te ir izmainījuši to politisko kultūru, kaut kā man tas tomēr viss atcit, dara piesardzīgi. Bet šis varbūt konkrētais Argentīnas prezidents no visiem tiem Trumpistānas kopējā tās jūras, kur tie politiķi ir politiķi ir saziedējuši viens pēc otra visā pasaulē un runā visādi murgu, šis vienīgais sakarīgais vecīts liekas visā šļurā. Bet viņš, tā filozofija, protams, ir baigi precīzi, bet vienlaicīgi arī diezgan jocīgi klausīties, ne? Ir, bet es domāju, varbūt, ka tas ir veids, kā var uzvarēt to milzīgo populismu, kas šobrīd pasaulē visur pasaulē šobrīd ir tāda populisma viļņi, ja, ieskaitot Trumpu. Jo, ja tu kļūstot pašām par populistu. Jā, nevis populistu, bet izvēloties to vienkāršo runas veidu, jo tas ir kaut kādā ziņā rekurta kā Pompejs, kad iegāja Romā, ja viņam tur citēja, ka tas tur nelikumīgi un kā, un viņš teica, beidz citēt likumus, mums ir ieroči. Ja. Tev kaut kādā brīdī, kad tev pretinieki izvēlās kaut kādus instrumentus, kuri līdz šim nav, kuri pat ir iespējams pretīgi un tizli, bet tu viņus vairāk klasiskā, godīgā veidā nevar vinnēt. Un tad varbūt, ka tev pašam ir kaut kas jāpārņem no tās formas. Un, ja viņš ir izvēlējies šo ceļu, man liekas, paskatīsimies, kā viņam veiksies. Es kaut kādā ziņā cerīgi uz to skatos. Man patīk viņa tas teksts, ka kreisie ir sūds, tu taču nekad nerunāši ar sūdu, jo, ja tu runās ar sūdu, viņš tev nogalinās. Ļoti pareizi, īstenībā. Tas ir ļoti pareizi, jo tā kā mēs arī Latvijā skatāmies, ja mums ir visādi šitie arī idioti, kurus aicina pat uz televīziju, viņam prasa, un viņš runā to sūdu, un tu mēģini būt normāls. Un tā kā normāli ar viņu runāt, bet skaidrs, ka tas sūds tevi nogalinās, jo tu nevari normāli ar sūdu runāt. Viņam var pateikt tikai tur ir muti. Bet tas nav iedomīgi? Nē, es domāju, ka tas... Ar iedomību pret iedomību? Jā, es domāju, ka tas ir iedomīgi drīzāk pat no otras puses. Jo, es domāju, ka ja tu runā pieticīgi un ļaujot izteikties cilvēkam, kurš runā pilnīgāko mēslu, tā ir kaut kāda necieņa pret vispār pasauli. Pret sevi un pret pasauli, kurā tu izturies. Pret vērtībām. Jā. Jo viņi jau tieši tā arī runā. Viņi saka, tur viss, tur valsts vara melo, tur kaut ko slēp no tevis, grib visus novakcinēt, vēl kaut ko. Kā tu pret viņiem var runāt normāli? Pateikt, nē, mēs nevēlamies visus nošpricēt.
tas izklausās tā nekā. Bet klausies, mums taču arī ir visādi kreisie, vai ne? Ir tādi, ar kuriem tev kauns runāt, bet ir tādi, ar kuriem tu vari sarunāties. Ir. Es domāju, ka droši vien, ka vajag izvērtēt, pret ko kā runāt. Jo visas tiltas dedzināt arī būtu muļķīgi, vai ne? Viņš jau dedzina pilnībā nost. Es domāju, ka Argentīnā varbūt tā politiskā situācija kaut kā vēsturiski ir tuvāk bankrotam nekā Latvijā. Viņiem jau ir pāri tam bankrotam no 100 gadus. Varbūt, ka tāpēc tā ir varbūt viņiem kaut kāda pēdējā iespēja. Jo Argentīna, starp citu, līdz 20. gadsimta sākumam izskatījās, ka būs viena no top pasaules lielvalstīm. Viņi ar Brazīliju pat iesaistījās tur dreadnoutu cīņā, kuriem vairāk dreadnauti mūsdienās tas tā kā atomieroči. Un viņiem tur bija baigā ekonomika un tā, un tad nāca kreisie pie varas, kurš tieši šis kungs arī piemin, un kopš tā laika Argentīnā viss ir pakaļā. Tur ir kaut kādos brīžus, kad nav pavisam kreisie pie varas, bet patiesībā kreisie ir nolaiduši Argentīnu līdz tam, ka nav cita glābiņa, kā vien atnākt vienam šitādam džekam un pateikt visu, kā ir. Kā ziņā ļoti emocionāls cilvēks ar emocionālu stāstu. Ejam tālāk. Labojam Dona Eirovīzijas priekšnesumu. Otrā daļa. Pēc mana plāna uz dziesmas beigām tu uzvelc saules brilles, paņem 0,5 olīveļu un ieļo savu galvu biezā slānī. Tad visi Eirovīzijas prožektori pagriežas pret tavu galvu un tā kā milzīga disko bumba apspīd tūkstošiem skatītāju zālē un miljonus pie TV ekrāniem. Bet vai tu esi pārliecināts, ka eļļa ir labākais variants? Viena olīveļas puslode, otrs sviesta puslode. Ļoti labi. Tu izskaties kā sporta mašīna. Ir labi, vajag vēl. Jā. Pastīsimies, ko sviests vēl dod. Mamma mia, laiks ir gatavot! Viņš tā kā maz rīvīt, droši vien rīvēs viņu no. Es esmu izsalcis. Kad sieršķē var uzlikt arī vēl. Te vēl vajag nedaudz sālīt. Ierīvēsim to sāli. Varbūt vajadzētu ņemt to sviestu ar sāli uzreiz. Gatavojot, ir svarīgi vienmēr pagaršot un tad nodozēt īsto daudzumu. Ierakst komentārā, kas spīd labāk, sviests vai olīveļa? Jā, kāpēc man tas bija jāredz, to es nezinu, bet ļoti bieži esmu domājis par humoru sajūtu. Vispār ir ļoti interesanti, tāpat kā gaumas sajūta cilvēkiem. Par viņu mūžīgi var brīnīties un beigās kļūstot vecākam, tu sāc pieņemt citādos, gan humoru izpratnes ziņā, gan arī gaumes izpratnes ziņā, bet es domāju, ka Dons nav tas Dons, ko mēs redzējām, jokoties pa kaut kādu pliku galvu, un cik tas ir forši viņi tur kaut kādu eļu darīt, vēl kaut ko darīt, un iet ar to uz Eirovīziju un likties baigi krutam oriģinālam. Varbūt kaut kādai auditorijai, ko viņi ir izpētījuši, droši vien, ka tas tieši tā arī strādā, bet tur noteikti es neatrodos. Pasaka, varbūt man ir slikti humors, jo es pieņemu to, bet es šeit vispār neko smieklīgi neredzu. Vispār neko. Man atkal patika, bet, redz, es tikai 2 gadus vispār zinu, kas ir Eirovīzija. Bet šeit nav nekāds sakars ar Eirovīziju. Bet, es arī esmu diezgan maz klausījies Donu, bet tas, ko es esmu dzirdējis un redzējis, man viņš atstāja tieši tādu iespēju, ka viņš ir tāds ļoti nopietns dziedātājs. Un man liekas, ka tas ļoti forši, ja tu kā ļoti nopietns dziedātājs var atļauties arī iespērēt pakausi ar eļļu. Man liekas, ka tas tieši ir forši. Bet, es, protams, nevaru būt kaut kāds super eksperts, jo es neesmu baigi Donu klausījies, bet es zinu, ka Dons ir dziedājis arī ar koriem, ar Juventus, viņš ir dziedājis kopā. Un, ja bet tas dziedājums jau nekad nepaliks labāks vai sliktāks no tā, vai viņš iesmērēs to eļu pie Juventus? Nē, protams, ka nē. Protams, ka nē, bet es domāju, ka
Tas ir, cik daudz tu vari atļauties. Un mūsdienās jau tomēr patīk cilvēkiem, ka tu vari kaut ko atļauties jancīgu. Kur ir tā robeža, vai ne? Vai cik tā tas ir jancīgi un kad tas ir banāli un prasti? Nu, labi. Bet ejam tālāk. Так же, как весь мир боролся с фашизмом. Такая же борьба идет сейчас и с русизмом, и будет усиливаться эта борьба. И напрасно русские думают, что сейчас армией своей, уголовниками, ядерным оружием запугают мир. Человечество не запугает уже. Уже все пуганые, все прошли этот ад русизма, и русских поставят в строй земной цивилизации. Или его не будет как государства, или она должна будет стать в строй мирового сообщества. Jā, Džokars Dudājevs atkal mūs... Jā, es gribu pārbaudīt, kad viņš, kurā gadā viņu nogalināja. Džokars Dudājevs atkal mūs atveda atpakaļ pie Krievijas tēmas, tā laikam tēma, kas tiešām ir visdegošākā un vispiesātinātākā, emocija piesātinākā. Un mums arī viena no svarīgākajām, vai ne, Māri? Es domāju, ka tas pat pasaulē viena no vissvarīgākajām. Bet par Džokaru Dudajevu runājot, es atceros te Rīgā 2009. gadā, kad es iesaistījos politikā, viens no pirmajiem darbiem, ko nācās veikt, bija Džokara Dudajeva gatves nosaukuma saglabāšanas akcija. Un tas bija interesanti, tikko Ušakovs bija pie varas, un viņš faktiski viens no pirmajiem darbiem, viņš gribēja nomainīt Džokaru Dudajevu ielu, un tur nāca kaut kāda vate un piketēja, ka Putins labais, Dudajevs sliktais, nost ar Dudajevu, Dudajevs terorists, un es domāju, kaut dzīvās šausmas, un bija jāizdomā, kā saglabāt ielu pie apstākļiem, kad tev ir mazākums faktiski. Mēs bijām opozīcijā. Un mēs ar manu tālāk biedrību, Demokrātiskie patrioti, mēs aizgājām vienkārši uz to ielu un no visiem savācām parakstus, ka viņi negrib mainīt. Mēs godīgi pateikšu, piemānījāmies. Mēs cilvēkiem pabrīdinājām, ka iespējams tur būs kaut kāds izmaksas viņiem. Un tad tikko pie tā vārda izmaksas uzreiz visa vate parakstījās, ka nekāda Džokara Dudajevu viņi negrib nomainīt. Un tad es atceros, cik Ušakovs bija nenormāli dosmīgs par šo faktu, vienkārši nenormāli. Viņš teica pirms tam, ka viņš grib veidot kaut kādu tur neatkarīgo parakstu vākšanas kampaņu, neatkarīgo. Tad mēs pasteidzāmies, un tā iela palika. Īstenībā neviens pēc tam vairāk viņi nav tā kā aizticis. Bet te jau Dudajevs pravieto. Es atceros no tā laika viņa šo interviju, jo es jau toreiz ļoti jūtu līdzi Čečenijai. Es pat gribēju braukt karot uz Čečeniju pret Krieviju. Karot? Jā. Tāds jaunības maksimāls. Jā, bet neaizbraucu. Un es atceros, ka es tieši šo interviju klausījos, un man tajā laikā likās, kā Ukraina var karot, ka tas likās tik neticami tajā laikā. Un tas reāli notika. Tas man liekas tiešām tik pravietiski no Džokara Dudajeva, un arī tas, kā Krievi viņu nogalināja, to droši vien, ka pasaule tajā laikā palaida garām, jo arī Latvijā droši vien liela daļa nevisai sekoja līdzi tam karam Čečenijā, kurš bija nenormāli nežēlīgs tajā laikā, un tikpat brutāls kā šodien karš Ukrainā, tikai Čečenija ir ļoti maziņa, tagad beidzot sāk piepildīties Džokara Dudajeva vārdi, un tiešām Krievija tojās tam, lai beigtu pastāvēt. Arī tas, ko mēs iepriekš runājām, ka man ir tāda sajūta, ka nevelti Putinam, tas vārds Putins, tā kā es smējos, ka Rasputins iesāka likvidēt Krievijas valsti un kaut kādā ziņā arī tautu. Ja. Un tad Putins izskatās, ka to pabeigs, jo man par to Putinu ir dalītas jūtas. Es nevaru teikt, ka, protams, man viņš nevar patikt nekādā veidā, bet man kaut kādā ziņā patīk tas, ka viņš likvidē Krieviju.
ar to savu brutāli atklāto ļaunumu viņš to dara. Man liekas, tu tagad tā nobalansē pa naža asmeni, bet tu labi izskaidroji to savu pozīciju. Jo tas man pret Putinu duāls sajūts, man liekas, tur es uzreiz jau redzu, kā Lijāna Langa komentāros viss. Mēs esam atmaskojuši Māru Mičerēvas krakstu. Jo es tiešām gaidu, kad Putins nomirs. Ja? Jo es domāju, ka tajā brīdī tur sāksies kaut kādas žurku cīņas, un tad viņi to Krieviju saplostīs pavisam gabalos. Bet tas, ka viņš ir šos pēdējos gadus tiešām darbojies tik stulbi, laikam tik ļoti atrauti no realitātes, jo tagad ir sevišķi redzot, pēc Ukrainas piemēra var apmēram modelēt un arī atklāti redzēt, kādā situācijā mēs Latvijā esam bijuši. Ja ar šausmām es iedomājos, kas būtu, ja Putina vietā būtu kāds gudrāks pie varas, kāds, kurš nav tik ļoti kleptokrātisku to varu nepārstāv. Kas notiktu, ja viņiem tā armija nebūtu tik izzakta un tik nolaista? Kas notiktu, ja viņi spētu piedāvāt kaut kādu netik stulbu to redzējumu, ka ne tikai visaprobežotākā vate var nostāties Krievijas pusē, bet arī kāds saprātīgāks cilvēks. Es tagad skatos tiešām patīkami, ka tas, ko Putins dara, ka tas pat tos, kas ir bijuši ļoti Krievijas informācijas telpā, daudz tāpat nostājās, ka ne, viņiem tas nav pieņemams, tas, kas notiek šobrīd no Krievijas puses. Un to, tur, es nezinu, paldies var teikt tam, ka viņi tā var tik aprobežot ļauna un stulba. Gandrīz nav ko piebilst, bet Džohars Zadājevs tiešām, ja mēs tā paskatāmies kaut kādus video arhīvus no citu valstu līderiem, neviens nav tik precīzi pravietojis tomēr. Un paldies viņam, protams, arī jāsaka vēsturiski no visas Baltijas puses, jo viņš jau te Tartu vadīja kaut kādu gaisa spēku eskadrīļu Padomju Savienības beigu posmā un atteicās pildīt kaut kādas bombardēšanas, eventuālās bombardēšanas vai helikopteru pacelšanās pavēles. Tā es apmēram to atceros. Un ļoti cienīja Baltijas valstis, un nevēlti arī no Baltijas valstīm tādi cilvēki tomēr piedalījušies ir pirmajā Čečenijas karā kopā ar ukraiņiem arī. Es gaidu, kad drīz tas droši vien notiks, ka Čečenija arī būs brīva un kaut kādā ziņā tur piepildīsies arī tas, par ko tieši Džohars Dudājevs cīnījās. Jo kaut kā interesants, tad citu pat ne tikai krieviem, bet kaut kādiem vataniekiem vajadzētu paskatīties, kā tieši Krievija ir uzvarējuši šo karu Čečenijā. Jo līdz Čečenijas karam Krievijā dzīvoja gandrīz 50% Krievu. Tad, kad viņi to karu uzvarēja, šobrīd tur Krievi ir, 100, varbūt 1000, tur nav vairāk Krievu, viņi nedzīvo. Krievija maksā Čečenijas budžetam, ko Ramzans Kadīrovs gan tērē ļoti īpatnēji, bet jebkurā brīdī Čečenija var kļūt neatkarīga. Es domāju, ka tas vairāk nebūs izdevīgi, vai ka viņi negribēs vairāk maksāt. Es ceru, ka viņi kļūs par normālu valsti Kaukazā. Jo tas briesmīgais karš, ko viņi pēc Padomju Savienības sabrukuma, laikam sanāk, viņi pirmie karoja pret Krieviju. Man liekas, ka pirms viņiem neviena nebija. Es domāju, mēs varam pagodu Džoharam Dudajevam viņa vienu foršu dziesmu Čečenu uzlikt, Ičkeru himnu. Волга чехка моя кентила, ила, дай мягка сила, ила, переди хуш газот дехкала, ила, орцалоха безендела, ила, переди хуш газот дехкала, ила, орцалоха безендела, ила, Nizam bakfay çav pakeza la la Gela tabeş el çabak beş la O sobadi çağda deza la O saloha bezende la
وصوبادي جعل بيزا لا إله إلا الله ورسلوها بزنديلا لا إله إلا الله Marşolar yağıp da kendi la ilahe illallah Gevur mostak çuda diyor la ilahe illallah Mostağa makkah bakka leza la ilahe illallah Orzaloha bezandela la ilahe illallah Mostağa makkah bakka leza la ilahe illallah Orzaloha bezandela la ilahe illallah Turpalı makkah firusi la ilahe illallah Teren zarık marşan bayrak la ilahe illallah Azat qabaldoyla tera la ilahe illallah Orzaloha bezandela la ilahe illallah Azat qabaldoyla tera la ilahe illallah Orzaloha bezandela la ilahe illallah Marşoya oşalla kayfaş la ilahe illallah Yandaş kabutana kaykam la ilahe illallah Ortavay nekmayra kendi la ilahe illallah Yeğustavaytan ya yeza la ilahe illallah Ortavay nekmayra kendi la ilahe illallah Yeğustavaytan ya yeza la ilahe illallah Yeglaş mayra duvay tafna la ilahe illallah Totan geğer nurmadat la ilahe illallah Allah deva bu tokırır la ilahe illallah Orsaloha bezandela la ilahe illallah Allah deva bu tokırır la ilahe illallah Orsaloha bezandela la ilahe illallah Allah vazgeçten aşçan deş la ilahe illallah Lala naşta yitarmayo la ilahe illallah İman çok baydi slurmadu la ilahe illallah Ortağızda mayra kenti la ilahe illallah İman çok baydi slurmadu la ilahe illallah Ortağızda mayra kenti la ilahe illallah 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 La ilahe Draugi, vēl pirms gada klusā vietā Kronvalda parkā Rīgā stāvēja pasaulslavenā dzejnieka Puškina neliels piemineklis. Un pirms gada sākās naidpilna ažiotāža pret šo pieminekli. Mēs daudzi to aizstāvējām, bet tas nakts aizsargā tomēr tika noņemts. Un kas ir mainījies kopš tā brīža, kad tika vienā naktī noņemts Puškins? Vai kādam ir palicis labāk Latvijā? Vai kāds ir sācis labāk dzīvot? Jā, elite var būt, ja tie, kas paceļ paši savu algas. Bet vai, piemēram, skolas mazāk likvidē? Vai varbūt dzimstība palielinās Latvijā? Vai patiesībā, kā, Andri, tu domā? Puškins šeit ir noņemts, ielas tiek pārdēvētas. Kas no tā, kuram Latvijas cilvēkam ir palicis labāk, teiksim, dzīvot? Nu, tas jau es uzskatu bija tāds reāls. Kas ir palicis labāk? Te mēs redzam latviešu vati, principā. Baigi labais izgaismošanās klips. Vata atklājas šajā laikā īstenībā. Es no šī cilvēka to nebiju gaidījis, ka viņš ir tik liela vata. Viņš bija, nu, manā... Viņš ir antivaksers, slavens, bijušais studentu korporāciju loceklis, kas baigi nostājās pret korporācijām, vainoja visus sazvērstībās, ka visi ir masāni korporeļi un visa valsts vara pieder viņiem, un tāpēc viss ir tik slikti, un viņam ir grāmatas par to. Visādā citādā ziņā viņš likās vienkārši nojodzies džeks, bet ne jau prokremlisks kaut kāds vatinieks. Bet šeit
Šeit mēs redzam, viņi to Krievijas naratīvu tik perfekti uztur dzīvu, vai ne? Par tām ielām, par ielām, mēs tiešām lepojos, ka mēs esam to beidzot izdarījuši. Tas otrs lielākais lēmums mums aiz okupācijas pieminieku nojaukšanas šajā domā, mēs tikko esam pārdevējuši kādas ielas? Puškina arī tajā skaitā. Maskavas, Turgeņeva, Lomonosova. Jā, bet šeit arī ir klasiski tas, ko Krievijai parasti tas narratīvs, es nezinu, viņiem varbūt viņu izsūta kaut kā, vai, jo vienmēr skan viens un tas pats, kādam ir palicis labāk no tā, vai kādam ir pie algas pielikts, kur visu laiku tu dzirdi to, ka tiek nosaukt divas lietas, kas nav saistītas savā starpā. Puškins nevienam arī nebūtu pie algas pielicis vienalga, vai viņš stāv vai nestāv. Tās divas nesaistītas lietas. Mums vienmēr ir, viņiem nav ko darīt, cilvēki mirst badā un viņi Puškinu ņem nost. Tā nav. Tā nav. Nav tā, ka ja nebūtu noņemts Puškins, tad Dievs būtu salabotas. Tā nav. Tas drīzāk tieši otrādāk. Tagad mēs izravēsim Puškinu sārā no galvām. Tad iespējams, ka tiks izravēta arī tā kāre uz korupciju, tā negatīvā nostāja pret savu valsti, vienmēr tā atsešanātība. Tas viss neticību sev. Un tad varbūt tiešām mums netiks slēgtas skolas, būs lielākas algas un mēs dzīvosim labāk. Tas viss iet roku rokā un tieši noņemot Puškinu. Tā ir daļa no tā, kā mums sāk dzīvot labāk. Palaid lūdzu tālāk tad. Reāls vandālismu akts vispār, jo tas ir tāds uzbrukums kultūrai reāli, tāpat kā 17. gadā tur dedzināja baznīcas, dedzināja grāmatas. Šeit var apturēt, es gribu par to uzbrukumu kultūrai. Šitais arī ir vienmēr nosauc to uzbrukums kultūrai, tas, ka Puškinam vai tur Lermontovam vai kaut arī liela daļa nav, es piemēram esosīs, gan Puškinu, gan Gogoli, gan Bulgakovu, liela daļa no tiem, kas iestājās par šitā, ka tas ir uzbrukums kultūrai, es domāju, ka viņi nav lasījuši nevienu no šiem, par kuriem viņi iestājās, bet šeit ir jāsaprot, ka tas jau no padomju pašiem pirmsākumiem, tā bija apzināti veidota tāda politika, ka tā kultūra, tā ir Krievu. Un tas bija, mums ir kaut kāda iezemiešu kultūra, kas tur ir Brīvības muzejā vai pasteliņās, mēs varam padancot dziesmu svētkos, vai aizsūtīt Staļina Blāčplēs. Tā tika audzināta šeit, lai saprastu, bet tā lielā kultūra, kas ir pasaules kultūra, tā ir Krievu. Un tikai Krievu, nevis tur zviedru, poļu vai angļu, bet tieši Krievu. Kāpēc mums nav Dikensa ielas, kāpēc mums nav, es nezinu, tur Žila Verna pieminekļi? Nē, mums ir tikai Puškins un viņi briesmīgi vajag, jo tā ir tā kultūra. Nē, mums nevajag to Krievu kultūru, jo no tās Krievu kultūras tur nāk vēl visas pārējās šmuce klāt. Ja tas būtu skaists, neitrāls Puškins un Krievija mums atrastos 3 kontinentus tālāk un uzvestos pieklājīgi un nevienu neslapkotu, tad es pats būtu par to, lai šeit ir gan Puškins, gan Lermontovs, gan, nezinu, varbūt vēl kāds, Rimskis Korsakovs, bet par cik tam nāk līdzi šī briesmīgā vara, kas saindē visu apkārt, kas vienkārši tā kā tāda siseņu bars noēd visu, kam viņi pieskarās. Nevajag mums nekādu Puškinu, nevajag, un tā nav nekāda nostāšanās pret kultūru, tā ir nostāšanās pret nelaimi, tā to varētu nosaukt. Laižam tālāk. Nīcināja. Un šeit jau arī tieši tā ir tas pats, jo, kā tu saki, kas mainījies, ja Puškins visur bija vainīgs, kas mums bedres tur beidzās uz ielām vai vēl kaut kas, nekas jau nav beidzies, Un tur arī varbūt tur bija tā runa, ka Puškins te ir uzstādīts nelikumīgi, un vēl tad 10 gadus viņš stāvēja, vai cik gadus viņš stāvēja nelikumīgi, Un tad pēkšņi vienā brīdī, tagad viņš viss ir pie visu vainīgs. Stop. Arī tas... Jā, 10 gadus viņš stāvēja nelikumīgi, Ušakovs viņu uzstādīja, Ušakova vara te Rīgā bija, Ušakovs viņu tāpēc arī nenovāca. Atnācām mēs pie varas un mēs viņu nakts aizsargā, kā viņas tās novācām. Atkal lepojos par šo faktu. Interesanti, ka viņi atraduši, teiksim tā, Kremlis atradis latviešu un meklē īpaši latviešu, kas par šo stāstu, jo Krievi vairs nekotējās, ka viņi runā par Krievu kultūru, bet tas tie
kolaboranti, viņi vienmēr ir kaut kādi pakāpi augstāk bijuši vērtībā. Vai ne? Nē, nu, protams. Nekas nav vērtīgāks par vienu latviešu kolaborantu, sākot no Viļa Lāča un beidzot ar Ruku, kuram vārdu es neatceros, kas viss ir vienādi. Pēc viena tā šablona veidot šito vajadzētu arī, kā teica Kņazam Elksniņam, atcerēties, un viņš gan iespējams varētu būt daļēji latvietis vai daļēji latvietis. Tāpat kā šis kompoziši. Bet visiem šiem vajadzētu saprast to, ka visi viņi ir pārstrādes materiāls. Ja mēs skatāmies uz Ukrainu vai uz Čečeniju, ja uz to daļu Ukrainas, kur Krieviem ir izdevies pagaidām okupēt, visi viņi tiek izvelkti, pēc tam viņi izkrīt pa logu. Ja? Protams, ka lielāka vērtība būs, viņiem neinteresē Krievu tiesības vai Krievu, pat Puškins viņus neinteresē. Ja? Viņus interesē vienkārši taisīt nelaimi tajā valstī. Un visi tie, kas viņu pārstāv, ja Krievijai izdotos arī šeit taisīt nelaimi, viņi paši arī sāktu krist ārā pa logu, ko līdz... Tā kā tas Donbasā notiek. Tieši tā kā tas notiek Donbasā. Donbasa varoņiem. Un arī Krieviem, un arī Ždanoka izkristu pa logu, un pēc tam sāktu braukt no Maskavas kaut kādu, vai arī atrastu kaut kādu vietējo, beigās noteikti ieceltu kaut kādu vietējo pārvaldnieku, kurš ticamāk būtu latvietis, iespējams pat nacists, lai viņi varētu rādīt, ka šeit latviešiem arī nav par ko satraukties. Un šitie visi viņiem, nu labi, tur, protams, tas ir naivs aicinājums viņam domāt ar galvu. Bet kā tev liekas, ko šie kolaboranti, nezinu, vatinieki, vienalga kā, lai viņus nosauc latviešu cilmus, ko viņi gaida? Viņi gaida, ka atnāks kaut kādi Krievu laiki un viņus saliks amatos, vai viņi vienkārši to dara pa naivā cerībā, ka viņiem par to finansiāli būs vieglāk? Es domāju, ka lielākā daļa no viņiem nespēja modelēt situāciju. Jo, diemžēl, ir tā, ka ir diezgan liela sabiedrības daļa, kuru ir diezgan grūti atšķirt tādā domāšanā no kaut kādām citām dzīvības formām, ja, kuras eksistē te un tagad. Viņam šobrīd liekas, viņš tur dabūs skatījums TikTokā, varbūt, ka viņš pat naudu par to nesaņem. Mēs jau nezinām, varbūt saņem, varbūt nesaņem, ja? Bet viņš te un tagad viņš nedomā par to, ka viņš iespējams izkritīs pa logu, ja īstenosies tas, par ko viņš cīnās. Viņš jau nedomā, viņam nav tik tāls tas redzējums, viņš nespēja, Kur visi šitie, kur sākumā, kur mēs lasījām tās ziņas, ja, kur 2 pudeles brāļi nodūruši 3, uzlikuši uz balkonu, pēc tam izmetuši pa logu. Viņi šeit eksistē mums blakus šādi cilvēki. Tie arī droši vien ir iestājās par kultūras saglabāšanu, par Puškinu. Ja. Viņš jau nedomā, ka viņš pēc tam nav sodu par līķi apgānīšanu. Un par ko viņi sastrīdējās, varbūt par Puškinu vai vēl par kaut kādu tikpat svarīgu jautājumu, ja? Tur nav tā cēloņa sakarība, viņš nespēja izvērtēt, kas notiks pēc tam, ja viņam izdosies panākt to īso baudu, ja, rekordavu pudeles brālis pasaka kaut ko sliktu, tu viņam iesit ar krēslu pa galvu, viņš ir beigts, ja. Un tas īsais brīdis varbūt ir ļoti patīkams, ja cik forši tu sarunā vinnēji, kā to sauc, debatē, ja, gan drīz vai tu esi uzvarējis, baigi forši, šitiem ir, līdzīgs tas prāta lidojums, redz, viņš cīnās par kultūru, viņam tur skatījumi ir daudz, varbūt viņam samaksā kaut ko, tas ir patīkami, viņš tālāk nav īsti spējīgs aizdomāties. Vēl es gribu minēt, varbūt, ka arī saka to, ka nav viņam nekāds sakars ar Rīgu bijis vēl, bet Puškins tika uzstādīts ļoti zīmīgā vietā, jo viņa skatiens, pieminekļa skatiens bija vērsts uz ēku, kurā dzīvoja Anna Kērņa, viena no viņām mūzām. Ja? Un vēl nenoliedzam arī jāņem vērā tas, kā latviešiem, vai, baltiem senajiem un senajiem slāviem tāpat ir kopīgas veidas un kopīgas zināšanas. Stop. Šeit šis mums man kā nepabeigušam vēsturniekam, tev kā pabeigušam īpaši interesanta epizode, ne? Baltu un seno slāvu saikne. Šis man ļoti trigerēja, uzbudina negatīvā nozīmē saistībā tieši ar latgaļu stāstu. Mēs ar tevi esam runājuši, Māri, jau par to, ka nav īsti skaidra tā pati latgaļu kultūras šis te moments, kāpēc viņi
tik ļoti sargā to krievisko ietekmi savā... Latgalieši, piedod, latgalieši, tieši tā. Jo esmu pamanījis, ka ir diva tipa latgalieši. Vieni, kas tur tīra to savu valodu no tiem rusicismiem, un otri, kas saka, ka tā ir mūsu vecvectēvi runājuši ar visiem šiem krievu valodas vārdiem, un vēl nesen man bija viena telefona saruna ar vienu latgalieti, kas teica, ka tiešām šo pašu tekstu, bet faktiski inteliģents cilvēks, ka latgalieši un austrumslāvu ciltis jau ir tuvas viens otrai, un ir jārespektē mūsu kaut kāds šis te senais kultūras mantojums. Es tā pie sevis domāju, Johaidī, labi, ka esmu līvs, tomēr bišķiņ tālāk no visu šitās šļoras, bet tu jau esi latgalietis, tev jau tā kā tas jautājums varētu būt sāpīgāks nedaudz nekā man. Nē, man viņš nav sāpīgs. Es domāju, ka tas ir tāds Krievijas veidots narratīvs par to. Un atkal jau vienmēr ir tas, ka mums ir jāglabā šis slāvu kaut kāds mantojums. Slāvi ir jaunāki par baltiem. Mēs šeit jau bijām ieradušies pie jums somugriem. Es nedomāju, ka jūs baigi priecājāties. Galīgi nē, laikam. Bet mēs bijām ieradušies un šeit jau 1300 gadus esam arheoloģiski izsekojami, kad slāvi vēl vispār nekur nav redzami. No kādiem Pripetas purviem viņi izlīdīja. Pēc tam, tiešām ļoti tuva valoda ir baltu valodām, bet drīzāk tieši, nevis drīzāk, tas acīm redzami tieši otrādāk. Tur ir redzama prūšu valodas kaut kāda ietekme, kur ir arhaiskākas formas un tā. Tas, ka mums šeit pēdējā gadsimta laikā ir kaut kāda tieši Krievu, par kuru ģenēzi vispār tur neizteiksimies, negribu ieslīgt varbūt beigt tālā vēstures disputā, nebūt līdzīgas Putinam, tur meklēt kaut kādus Rūrikas senčus, vienkārši nevajag meklēt vēsturē kaut kādu attaisnojumu, kāpēc tu esi debīls. Nevajag to darīt. Un mums nevajag Puškinu, tāpēc, ka Krievi ir iemācījusies, tāpēc, ka Krievi ir, piemēram, oseņi sauc tā kā prūši asenis. Tāpēc nevajag Puškinu turēt. Tam nav vispār nekāda sakara. Tu vari kaut kā prūšu valodā pateikt? Jā, es varu pateikt. Es bīlām prūsiskāniem. Es runāju prūsiski. Man vislabāk patīk prūšu tosts. Kails pas kails, eins per antrāns. Es kādreiz zināju vienu prūšu dziesmu. Bet varbūt tu vari noslēgumā pateikt kaut ko prūsiski skatītājiem, ar ko mēs arī šodien šo podcastu varētu beigt. Prūšu valodā man vislabāk patīk, tā kā mēs sākumā runājām par Vilhelmu Bastardu, man patīk, ka ir tā vēsturē, ka tev dažreiz ir kaut kāds sveiciens no gadsimtiem sens. Un pirmais rakstītais teksts baltu valodā, jebkurā ir tieši prūšu valodā. Tur ir bijis viens prūšu students Prāgas universitātē, un viņš vienā grāmatā ir iešņāpis prūsiski 2 teikumus, kurus līdz mūsdienām neviens īsti nav sapratis, ko viņš ar to grib pateikt, bet tas teksts skan apmēram, es slikti māku prūšu valodu, bet viņš skan apmēram Kails rekise, to nav labais tēvelis, tu koite poiti, ne koite penegedoiti, kas nozīmē sveiks tēvocis. Sveiks kungs, tu vairs neesi labais tēvocis, tu tikai gribi dzert, bet negribi vairāk naudu dot. Un kam viņš to ir rakstījis un kāpēc viņš to ir rakstījis, to neviens nezina. Bet tas ir skaisti, ka ir bijis šāds cilvēks, un viņš kaut kādā ziņā sūta mums sveicienu, kurš ir vairāk nekā 600 gadus vecs. Un viņš, es domāju, arī šitiem džekiem teiktu, ka nevajag Puškinu, labāk uzlieciet Herkusam Mantam pieminekli, kam ir daudz lielāka ietekme uz baltu apziņu. Uz baltu apziņu nekā Puškinam, kur vajag aizmirst Puškinu. Paldies. Lai aizmirst Puškinu, tiekamies nākamajā Baltajā ložā ar citām sarunām. Paldies. Paldies.